Kādreiz te bija 17 sliežu ceļi. No tiem laikiem saglabājušās tikai kravu rampas, kuras tagad dažkārt tiekot izmantotas jau no autovadītāja treniņiem. Nu jau vairāk kā 50 gadus vilcienu stacijā Zemgale nepietur. Tikai vilciens Sanktpēterburga-Viļņi it kā reizi dienā pabraucot garām. Kādreizējā stacijas ēka gan saglabājusies, tikai tagad tai ir cita funkcija. Griesti bija satecējuši, sienas sapelējušas, jumts saurs, lietus liekas viss gāja iekšā. Ziedonis mūs ir iemūžinājis savā grāmatā. Viņš raksta tā, par bikskrēsli konkrēti, ka ar prieku var izskatās pēc rokenrola laika amerikāņu limuzīna, kur ar prieku var pieiet klāt un izsūdzēt savus grēkus. Pēdējos 10 gadus tā ir Zemgales Svētā Krusta pagodināšanas Romas katoļu baznīca. Dievkalpojumi šajā baznīcā notiek poļu, krievu, latīņu un latviešu valodās. Baznīcu 3 gadus remontēja un iekārtoja draudzes locekļu un prāvests. Remonts tapa pašu spēkiem un par ziedojumiem, bet Rīgas Daļļamatniecības vidusskolas audzēkņi izveidoja ozolkoka krustu un koka izrotājumus baznīcas iekštelpās. Bet arhitekts par to baznīcu nedomāja. Viņš cēla staciju, bet varbūt tur bija ielikta Dieva griba. Arhitekts domāja par staciju, bet Dievs jau domāja, ka tā būs baznīca. Arhitektam deva tāda domu, krusta veida visu sakārtot, jā, ar kupolu, ka tas, sanāca skaisti. Ir zvans. Priesteris zvana tad, kad iet uz misiju, aicina cilvēkus, piedalīties svētajā misijā. Bet šīs zvans palika no dzelzceļa stacijas. Tas bija uz perona, un tad, kad vilciens gāja, tad jau viņu satika vai tur, paziņoja, zvanot ar to zvanu. Un viens draudzes cilvēks, viņš to zvanu saglabāja savā mājā, vienkārši turēja, nezinu kāpēc, un viņš nedomāja par kā baznīca šeit būs. Un tad, kad jau pārveidojam šo staciju par baznīcu, viņš atnesa zvanu un teica, varbūt noderēs. Un ļoti labi noderēja. Kādreiz aicināja cilvēkus uz vilcienu, a tagad aicināja uz dievkalpojumu.